Tā kā šī bija man pirmā reize Norvēģijā, man bija interesanti ne tikai zemūdens medībās, bet arī vērojot Norvēģu dabu, jo tā ir pavisam savādāk nekā pie mums Latvijā. Šeit ir ļoti daudz salas, kalni, visapkārt ūdens, un noteikti katram otrajam norvēģim ir sava laiva. Mums būs arī ekskluzīva iespēja paskatīties, kā top laivas. Mēs bijām laiva rūpnīcā, un tad arī parādīšu dažus kadrus, kā tur izskatās, diezgan iespaidīgi. Jau pēc pirmās dienas Norvēģijā es sapratu to, ka to nevarēs atspoguļot vienā sērijā, un ne pat vairākās. Es domāju, ka te ir jābrauc vairākus gadus, lai to vispār var parādīt. Ja brauc uz Norvēģiju, nepieciešams braukt ar pieredzējušu komandu, jo šeit gan jāprot braukt ar laivu, gan navigēt ar šo laivu starp salām, lai neuztriektos uz kādām klintīm vai akmeņiem, kā arī, lai zinātu, kur īstenībā šīs zivis bāzējās, jo ne visās vietās ir šīs zivis. Makšķerniekiem ir savas vietas, zemūdens medniekiem atkal ir savas vietas, un tāpēc es iesaku braukt ar pieredzējušiem cilvēkiem, kas man šoreiz arī ļoti palīdzēja, un man bija ļoti laba komanda. Tā kā tas tāds ieteikums. Gatavošanās process tagad jau 3. dienā, vai ne? Laivu piestātnēm bija aptuveni 2 metrus dziļš, un tā ļoti labs piemērs, cik dzidrs ir ūdens. Šodien diezgan neveiksmīgs sākums, jo tikko braucot ar laivu es uzplēsu savu hidrotērpu bikses. Bet tā kā tas caurums nebija pa visu kāju, tad es izdomāju, ka var salīmēt vienkārši laivā, lai nav jāiet pakaļ otram tērpam. Un tādā ziņā neoprēns ir ļoti pateicīgs materiāls, jo viņš ātri līp. Šajā gadījumā man arī pielipa kājai spalvas. Un, kad mans tērps bija salipis un darba kārtībā, mēs nonācām pirmajā medību vietā pie šādas te sarkanas bākas. Tā varēja sākties pirmais ieniriens, un dziļums te ir aptuveni 9 līdz 10 metri. Es nezinu, kāpēc tā bija, bet Norvēģijā zivis vienmēr vairāk tā kā pietuvojās no mugurpuses. Video to tā nevar redzēt, bet bija diezgan liela straume un nācās turēties pie šiem te banāniem, lai mani nevilktu prom. Tā kā pie laivas nevienas šaujamas zivs neparādījās, es izdomāju papeldēt nedaudz uz priekšu. Es ieraudzīju, ka daudzas zivis peld ārā no šiem te banāniem, tad es izdomāju, ka atkal vajadzētu vienkārši pieturēties un pagaidīt, kad varbūt kaut kas izpeld.
Tā es nošauju savu pirmo polaku. Nu, nekāds lielais jau tas nebija, bet tajā barā izskatījās, ka tas ir lielākais. Es pielādēju ieroci un nedaudz vēl papildēju šajā pašā vietā, bet sapratu, ka te vairs zivis neparādās, tāpēc nomainīju vietu atkal uz citu. Un nomainot vietu, izskatījās daudz cerīgāk, jo zivis parādījās ar vien vairāk. Un šeit arī labs piemērs tam, ko es teicu, ka zivis pietuvojās no aizmugures. Ūdens palika tuļķaināks, bet arī zivis palika ar vien vairāk. Un te izpeldēja jau daudz labāks izmērs nekā pirmajā reizē. Zivs bija drošībā, bet es izdomāju piepeldēt pie saliņas, jo bija ļoti liela straumi, un tad ar visiem striķiem ir daudz grūtāk arī tikt galā. Ienur pie tādas foršas kantītes, un ar tām kantītēm nevar zināt. Var viņi būt 15 metrs 20, bet var arī būt 50 un 70 metrs dziļa. Un ir arī tādi momenti, kad nevar izvēlēties vai šaut vai nešaut, jo vienmēr liekas, ka pēc dažām sekundēm varbūt parādīsies vēl lielāka zivs. Šaut ar šo te arbaletu sanāca ļoti labi, bet nu šeit arī viena no reizēm, kur var redzēt, ka es zivi tomēr pazaudēju. Tajā pašā laikā šeit man izdevās sarežģīts un mērts šāviens, bet zivies dabūju. Tas nu bija mans dienas pēdējais polaks, un tad mēs taisāmies atpakaļ uz bāzi. Atgriežoties bāzē, darba kārtība ir visai vienāda. Mēs aizējam pārģērbties, nedaudz uzēdam un ejam tīrīt zivis.
Te, protams, viss ir diezgan pātrināts, bet zivju tīrīšana aizņēma aptuveni no stundas līdz maksimums 2 stundām varbūt. Kad zivis ir izfilētas, tās jānogādā uz pakošanu un uz sasaldēšanu. Tā, un pēc tīrīšanas mums ir pakošana. Parādam, kā mēs pakojam iekšā. Pēc zivjas sapakošanas maisiņos tās liek saldētavā. Tāda darba kārtība ir principā visām dienām, un šeit arī mans apsolītais mazais sižets no laiva rūpnīcas. Laivas šeit tiek gatavotas uz pasūtījumu, lielākā korpusa daļas sastāvē no bieza alumīnija, kā arī nerūsējošā tērauda. Un katrā ziņā tās laivas izskatījās ļoti precīzi, jo viss tiek griezts ar lāzeru. Ja tev patīk tāda veida saturs, noteikti piesako manam kanālam un uzspied to īkšķi. Tas tiešām palīdz un motivē. Un ja tu gribi man pateikt paldies vai uzsaukt kafiju vai piedalīties kanāla attīstībā, tad tagad arī manā kanālā ir tāda iespēja.